Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Ja vien mainītos apstākļi, šodienas rakstu vieta. Ziniet, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Jēkaba 1. nodaļa, 19. un 20. pants. Šodienas pārdomas. Grāmatu autors un lektors Džons Maksvels ir teicis: lielākā daļa cilvēku vēlas mainīt pasauli, lai uzlabotu savu dzīvi. Bet pasaule, kas viņiem ir jāmaina vispirms, ir pasaule viņos pašos. Tā arī mēs domājam. Ja vien mainītos mani apstākļi, taču Dievs domā, ja vien mainītos tava attieksme. Patiesībā ir tā, ka Dievs vispirms pārmainīs tevi, un tikai pēc tam tavus apstākļus. Un tas ir tāpēc, ka Viņš tevi ļoti mīl un vēlas, lai tu būtu patiesi laimīgs un pabeigtu savu skrējienu kā uzvarētājs. Ja viss nenotiek tā, kā esi iedomājies, iespējams ir jāmainās tev pašām. Ja gadījumā esi meklējis vainu citos un pakļāvies dusmām, apklusti. Ieklausies Dievā un sāc pateikties par to, ko Viņš ir iecerējis attiecībā uz tevi. Apzinies, ka Dievs svētais gars darbojas tevī un dara visu, lai tu jau drīzumā būtu gatavs svētību lietumu. Šodienas lūkšana. Tēvs, piedod, ka esmu bijis nepaklausīgs skolēns. Paldies, ka uzrādi, kas man jāmaina, un strādā pie manis ar neizmērojumu pacietību. Patiesi, manas dusmas nesagādā tavu taisnību, tāpēc es apņemos apklust un ieklausīties tevī. Jēzus vārdā. Āmen.